Svēto rakstu lasījums no Apstuļu darbu grāmatas 11. nodaļas 1. līdz 18. pāns. Apustuļi un brāļi Jūdejā dzirdēja, ka arī pagāni pieņēmuši Dieva vārdu. Kad Pēters nonāca Jeruzālēmē, apgraizītie viņam pārmet sacīdami: Tu esi gājis pie neapgraizītajiem un ar tiem ēdis. Bet Pēters sāk tiem pēc kārtas stāstīt sacīdams: Jopes pilsētā būdams, es lūdzu Dievu, un garā aizrauts redzēju parādību, kādu ietvaru nonākam, kā lielu palagu aiz 4 stūriem, nolaistu no debesīm, un tas nonāca pie manis. To aplūkodams un vērodams, es redzēju 4-kājainus dzīvniekus, zvērus un rāpuļus virs zemes un putnus zem debesis. Es dzirdēju arī balsi man sakām: Celies, Pēteri, kauj un ēd. Bet es sacīju: Nemūžam, kungs, jo nekas aizliegts vai nešķīsts nekad nav nācis manā mutē. Balss no debesīm otrais man atbildēja: Ko Dievs šķīstīs, to neturi par nešķīstu. Tas notika 3 reizes, un viss atkal tika uzvilkts debesīs. Un redz, tai pašā brīdī 3 vīri no Cezarejas pie manis sūtīt stāvēja nama priekšā, kurā mēs bijām. Gars man sacīja, lai es nešaubīdamies tiem ejot līdzi. Arī šie 6 brāļi man nāca līdzi, un mēs iegājām šī vīra namā. Tas mums stāstīja, kā viņš redzējis eņģeli savā namā stāvam un sakām: Sūti uz Jopi un ataicini Sīmanu, kam pievārds Pēters. Tas tev sacīs vārdus, ar ko tu un viss tavs nams tiksiet pestīti. Kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār tiem, tāpat kā sākumā pār mums. Es atcerējos tā kunga vārdu, ko viņš ir sacījis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu. Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, ka es to būtu spējis Dievam pretoties? To dzirdējuši viņi nomierinājās un teica Dievu sacīdami: Tātad Dievs arī pagāniem devis atgriešanos no grēkiem dzīvībā. Āmen. Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva sagatavotu, kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: Redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica: Raksti, šie vārdi ir uzticami un patiesi. Un viņš man sacīja: Ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota. Āmen.
žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Jānis 13. nodaļā. Kad viņš bija izgājis, Jēzus saka: tagad cilvēka dēls ir paaugstināts un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevī un viņu drīz vien paaugstinās. Bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums, jūs mani meklēsiet, bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku, kurp es eju, jūs man nevarat sekot. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūsu starpā tāpat cits mīlētu citu. No tām visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Āmen. Kungs Dievs, Svētais Gars, nāc un atdari mums savu vārdu patiesību, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Vai jūs bijāt pamanījuši, kad jau 4 nedēļas pēc kārtas evaņģēlija teksti māca mums par mīlestību? Arī šīs dienas rakstu vieta. Tertuliāns, kristiešu rakstnieks, kurš dzīvoja 100 gadus pēc Jēzus, pierakstīja kādu romiešu piezīmi, ko viņš bija dzirdējis. Redziet, kā šie kristieši mīl viens otru. Senatnes skarbajā pasaulē kristiešu mīlestība pret citiem bija kas pārsteidzošs un pat nesaprotams. Un ziniet, nekas 2000 gadu laikā nav mainījies. Arī šodien kristieši pasauli nepārsteigs. Ne ar gudrību, ne zināšanām, veiklību vai bagātību, bet vienīgi ar mīlestību. Jau mūzum Dievs bija devis bausli par mīlestību. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un Jēzus atsaucās tieši uz šiem vārdiem, kas bija jau gadsimtiem veci. Bet kāpēc Jēzus saka, ka tas ir jauns bauslis? Vecajā derībā ir rūpīgi aprakstīts, ko nozīmē mīlēt vienam otru. Tas ir būt taisnīgiem vienam pret otru, nekrāpt vienam otru, būt viesmīlīgam, rūpēties vienam par otru, nenievāt, netiesāt, nebūt ļaunam, netīkot, neiekārot, neienīst, neatriepties. Taču Jēzus neko no tā nepieminēja. Ir svarīgi mīlēt, bet mīlēt nav viegli. Piekritīsiet, reizēm tas pat ir neiespējami. Jo kā gan mīlestību var uzspiest? Mīlēt vienam otru, tas ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, kas mums ir uzdots. Tā nav ikdienas parasta lieta, jo mīlestība arī nav iedzimta. Mīlestība ir darbietilpīgs, smags un neatlaidīgs darbs. Jo tiem, kas mīl, bieži vien ir jāatsakās no kaut kā un jāpārvar šķēršļi, lai varētu aizsniegt cilvēku, kuru mēs mīlam
Vai vēlamies mīlēt? Mīlestība baznīcā un draudzē mums tiek sludināta un par to tiek daudz mācīts. Un tai vajadzētu būt kaut kam vairāk nekā šķietamai iecietībai, labvēlīgiem smaidiem vai vienkārši līdzpastāvēšanai vienam otram. Jo tas tomēr neliecina par mīlestību, kam par pamatu Jēzus dod jauno bausli. Bet kas tad ir savādāks jaunajā bauslī? Kas bija jauns šajā mīlestībā, par ko Jēzus runā? Atbilde atklājās 2. teikuma daļā, kur Jēzus saka daudz ko dziļāku un arī grūtāku. Kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu mīlētu. Jēzus dod konkrētu uzdevumu. Viņš nosaka mērauklu, mums jāmīl citam citu, kā viņš mūs ir mīlējis. Un tas ir jauns bauslis, jauns likums, kurš mums jāpilda. Tas nozīmē mīlēt citu vairāk nekā sevi pašu. Tā ir Dieva mīlestība, ne pasaules mīlestība. Ko tas nozīmē? Mums jāsaprot, ka Jēzus mīlēja cilvēkus bez izvēles. Viņš mīlēja ne tikai savu ģimeni, draugus un tos, ar ko viņš bija kopā. Nodokļu iekasētāji, prostitūtas, svežzemnieki, zvejnieki, virsnieki, arī noziedznieki. Jēzus mīlēja viņus visus. Viņš nešķiroja cilvēkus ne pēc valodas, sabiedrības stāvokļa, uzvedības vai piederības. Viņš nekad neteica nevienu kritisku vārdu par kāda cilvēka vājumu. Draudzība, laipnība, labestība, līdzjūtība, ziedošanās, piedošana ir Jēzus mīlestības īpašības. Un piedošana ir ļoti īpaša Dieva mīlestības zīme. Nekas vairāk kā nespēja piedot atklāja nocietinātu cilvēku sirds stāvokli. Un pretēji tam piedošana apliecina mīlestību, jo tikai mīlestībā ir spēks piedot. Mēs esam tik ļoti sarežģījuši savas dzīves, bet Jēzus mūs mīl tāpat. Arī kad mēs viņu aizmirstam, viņam nepaklausām, viņu noliedzam, kad apbēdinām viņu. Viņš mīlestībā sevi atdeva par upuri, nevis par taisnajiem, kuri būtu pelnījuši viņa mīlestību, bet par grēciniekiem, kuri nav pelnījuši neko labu. Visam, ko Dievs mūsu labā ir darījis, ir viens izskaidrojums. Tā ir mīlestība. Pasaulīgā mīlestība vienmēr ir dēļ kaut kā. Cilvēks tiek mīlēts viņa fiziskās pievilcības, rakstura, inteliģences, prestiža, bagātības vai citu līdzīgu īpašību dēļ. Citiem vārdiem sakot, pasaule mīl tos, kurus tā uzskata par šiem mīlestības cienīgiem. Kas nozīmē, ka šāda mīlestība ir nepastāvīga. Tiklīdz cilvēks zaudē kādu no šīm īpašībām, vai ja šīs īpašības vairs nav interesantas, pazūd arī uz tām balstītā mīlestība. Bet Dieva mīlestība tāda nav. Viņš mīl, tāpēc, ka viņa būtība un daba ir mīlēt savu radību.
Nevis tāpēc, ka kāds ir pievilcīgs vai kāds ir pelnījis šo mīlestību. Ja Dievam būtu tāda mīlestība kā pasaulē, viņš nevarētu mīlēt nevienu cilvēku. Bet viņš mīl ar savu brīnišķo žēlastību. Mīl, jo citādi nevar. Tāda lūk ir dzīve mīlestībā. Mūsu piederība Jēzum, mūsu patiesajam pamatam viņā, kā draudzei, jāizpaužas mūsu mīlestībā vienam pret otru. Tai jāizpaužās vēlmē piedot, palīdzēt, iedrošināt un ziedoties. Pestītājs no mums sagaida, ka mīlam ne tikai savus tuviniekus, ģimenes vecākus, bērnus, radus, kaut gan bieži arī tos ir grūti mīlēt. Bet arī, lai mīlam svešiniekus un tos, kuri ir savādāki. Viņš grib, lai mūsu mīlestība būtu vienlīdzīga pret visiem cilvēkiem. Viņš no mums sagaida, lai attiecamies pret šo mīlestību ar pilnīgu izpratni. Viņš no mums sagaida arī to, ka piedosim viens otram jebkuru aizvainojumu, arī kad esam sāpināti, apvainoti, pievilti. Viņš sagaida, ka mēs dosim otram jaunu iespēju, lai arī ko viņš būtu darījis. Viņš sagaida no mums bez nosacījuma mīlestību. Jūs varbūt teiksiet, mēs to visu esam dzirdējuši, un mēs to visu jau arī zinām. Labi, pareizi un pat skaisti vārdi. Tā ir laba teorija. Bet kā lai es to izdaru? Kā lai es to piepildu? Kā lai es mīlu to, pat kur negribu redzēt? Es jums pilnīgi piekrītu. Mums tiešām ir ar to problēmas. Reiz kāds teologs un rakstu mācītājs bija piedzīvojis atgadījumu, kādai cilvēku grupiņai lasot tekstu no Lūkas evaņģēlija par sievieti, kura ar savām asarām mazgāja un ar saviem matiem nožāvēja Jēzus kājas. Lasot, viņš dzirdēja klusas raudas. Viņš paskatījās un redzēja, ka raud kāda meitene. Viņš lasīja tālāk, kur Jēzus saka, viņas grēki, kuri bija daudz, ir piedoti, jo tā ir daudz mīlējusi, bet kam maz grēku, kam maz piedod, tas maz mīl. Tad raudošā meitene steigšs jautāja, vai tas, kurš šai sievietei piedeva, nāks vēlreiz? Es biju dzirdējusi, ka viņš nāks atkal, bet kad? Mācītājs atbildēja, viņš var nākt drīz. Bet kāpēc tu to jautā? Meitene atkal izplūda asarās un klusi sacīja, vai viņš nevar mazliet aizkavēties? Mani mati vēl nav pietiekami gari, lai es varētu ar tiem noslaucīt viņa kājas. Viņa bija daudz mīlējusi. Jēzus mīl vairāk par mums visiem. Tā mums ir priekšzīme. Arī apustulis Pāvils mums māca. Visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem, jo jūs jau kalpojat savam kungam, Kristum. Mēs bieži aizmirstam, ka viss jāsāk ar sevi. Mums ir jābūt uzmanīgākiem, lai redzētu savas kļūdas, nevis citu kļūdas, un vainot sevi, nevis citus. Mums nav jācīnās ar citiem, lai viņi mūs mīlētu.
Bet mums jācīnās ar sevi, lai mēs mīlētu citus. Un lai mēs kādu cilvēku mīlētu, mums vispirms jāmācās viņā ieklausīties, iedziļināties, saprast, just līdzi un tikai tad mīlēt. Jo mīlestība ir tur, kur par mīlestību nevis tikai runā, bet mīlestībā dzīvo. Un tad atbilde, kā tad tas ir iespējams? Tas ir iespējams vienīgi tā spēkā, kas deva šo jauno bausli. Jēzus teiktajos vārdos: no tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ir kāds noslēpums. Tikai tad, kad mēs mīlam ar beznosacījumu mīlestību, ziedojam sevi kopā ar mīlestībā atvērtu sirdi, šis noslēpums atklājās. Tikai tad mēs atšķiramies no visiem citiem cilvēkiem. Tikai tad mēs kļūstam par Jēzus mācekļiem. Tikai tad mūs par tādiem arī atzīst. Jēzus padara šādu mīlestību par atšķirības zīmi. Es jau vairāk kārt esmu pieminējis par piedzīvoto, kalpojot cietumos, un esmu arī minējis atgadījumus, kad ieslocītie izbrīnā jautā: kas jūs tādi esiet? Pat vēl mēnesi atpakaļ kāda sieviete, kur notiesāta ar smagu noziegumu, un kur jau daudzus gadus pavadījusi ieslodzījumā un spēja atpazīst un saprast cilvēks, pat no viena acu kontakta jautāja: jums visiem ir acis vienādas, bet pavisam savādākas. Kāpēc viņas tādas ir? Kas ir jūsu acīs? Tajās ir Dieva mīlestība. Un vēl viens noslēpums. Dievs šādai ziedošanās mīlestībai ne tikai pieliek klāt prieku, tā ka kalpotāji paliek atkarīgi no šīs mīlestības došanas, bet viņš arī dziedina pašus kalpotājus, proti mīlestībā kalpojot citiem, Dievs kalpo tev, viņš dziedina tevi. Ar savas mīlestības roku nemanāmu, lēnām dziedina nedziedināmas plaisas, ievainojumus, brūces un rētas. Šī Dieva mīlestība nekad nebeigsies. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Mīlestība, kas ir pats lielākais spēks, tā spēj augšām celt, dziedināt, piedot un atjaunot. Un arī tad, kad nav vairs cerības, mīlestība atgriež cerību. Viņa mīlestība nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Redzi, es visu daru jaunu. Šie vārdi ir uzticami un patiesi, jo viņš ir alfa un omega, sākums un gals. Āmen.